Ildi iekšā. Dodamies šīs vasaras 25. gada vasaras ārzemju ceļojumā, un šoreiz viņš sāksies mazliet citādāk nekā ierasts, jo būs brauciens ar kuģi no Ventspils uz Nīneshamnu un tālāk pa Zviedriju un pa Norvēģiju. Smuki izskatās tur šitā mākoņu spraugas gaisma. Tik drausmīgā Lietuva iekļuvām, kad nācās stāties malā te tūdaļ pēc tam. Pilnīgi redzēt nekā nevar, nu. Nav pārāk ilgi arī laika šitā atļauties stāvēt, jo tur viss beig laicīgi tajā prāmī jau pēc 10 vairs nelaiž augšā. Šitāds pilnīgs baltums pēkšņi priekšā, viss, un tu nekā neredzi. Vēl pērkons. Un šitāds otrajā dienā šitādi plūdi, grēku plūdi solās arī šitajā te Zviedrijā, ka pilnīgi nezinu, kad no mašīnas varēs izkāpt laukā. Ja tur 43 mm Stokholmā, piemēram, līs. Vēl gan stundu ir ko braukt. Neko daudz tajā lietus gāzē nezaudējām, drīz atsāku braukt. Joprojām rāda, ka 2019 būsim tur. Nezinu, kā tur tā kā reģistrēšanās kaut kādā ēkā atsevišķā vai kā, kur jārāda tās tie dokumenti visi. Pēc tam tur kaut kā brauc uz to mašīnas kuģi, nu tad jau redzēs. Tuvojamies tai vietai, kas atzīmēta, kur ir jāčakojās, bet pagaidām, kas te ir kaut kāds stāviet. Nē, labi, visi brauc, tur ir kaut kāds ārzemju numurs, Āriku Istenelaina terminālis, kurā vietā šeit būtu tagad kaut kur jānoparkojas, un tad tur jāiet kaut kas iekšā darīt. Jāiet sanāk iekšā šitajā te. Te ir kaut kāda rinda jau, kurā tiek gaidīts laikam uz reģistrāciju check-in. Tas vienāk bija jāpaņem numurs. Tāda dzīvā rinda nav, bet viss moderni. Numuru paņemšana. Kur šeit iedeva jau kājīšu atslēgas. Jā, mēs te paņemam. Jā, numuru. Kaut kāds ir 618. Un te paņem vēl šokolādi priekš mazā, un tad dosimies braukt iekšā teritorijā, kas līdz 10 jāizdara. Tur kaut kādā 4., 5., 6. līnijā jānostājās gaidīt. Tāda te tā kārtība, vārds sakot, ir. Pagaidām it kā ir saprotami. Cerams, ka varēs arī saprast, kur tur jābrauc. Tā viņa teica apkārt mājai. Tas nāk šeit apkārt. Jā, rekur norādīts laikam uz kuģīšiem. Uz prāmi, jā, rekur rakstīts ir uz prāmi. Tagad tie ir sastājušies kaut kādā līnijā, kāpēc visi vienā. Tur kaut kāds atkal čeko kaut ko. Tur atkal būs jārāda droši vien viss kaut kas. Nu, labi. Reku vēl daži iet tie, kas bez mašīnām, laikam iet pa to stikloto uz prāmi. Sveiki! Sveiki! Tā, sāksim šo to pusi. 1, 2, 3... Un mašīna. Paldies, jauku vakar jums. Paldies. Nu, kas te ir? Te ir tālāk, bišķiņ tas nesaprotams, tā kā brauc taisni pa tām līnijām iekšā, bet laikam, ka bija jāstājās šitajā čupāžā. Kāda te 4., 5., 6. līnija, te vispār pagaidām neko nesaprot, kāda te līnija. Pagaidām liekas, ka drīzāk mēs esam 3. Nē, nu pagaid, nu kur tad ir 4., 5., 6.? Vēl nav.
kāpēc tas tagad brauc garām mums tur? Viņš ir nesaprata, man liekas. Tas viņu apturēs, jā? Nu, kas te notiek? Visi kaut kur... Tagad te jāveido jauna līnija. Pagaid, nu, es tad arī viņu, tad arī veidošu šito līniju, es nesaprotu. Jo šitā būs tā kā tā ceturtā. Nu šeit gan ir bišķiņ kaut kāds nesaprotams bardaks. Nu, jo nav viņas uzzīmētas. Nekas te nav uzzīmēts, nekāda 4., 5., 6. Visi stāv kā kaut kādā tirgus laukumā. Viens čuvaks kaut ko rāda nesaprotamu, kam braukt kaut kur, kam nebraukt. Nu šeit ir tāds kaut kāds tā kā čigāna tirgus laukums. Ambulance kaut kāda vēl brauc. Dīvaina ambulance. Tagad ir tie laini ap 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, man ir jābrauc uz 4. jā. Lai viņš teica 4. Teica 4, ja? Es nedzirdēju. Ne, bet man viņa teica, taču 4, 5, 6. Viņa tev teica, jā. Tuvojamies prāmim. Es filmēju. Tu arī filmē, ja? Jā, bet tikai esam pātrinātu filmējumu. Tā mūs tu tagad pirmos laiž. Tāpēc, kad es filmēšu, izskatīsies, tāpēc, kā mēs braucam normālā spīdā. Šitu. Vismaz bišķi Jā, vienkāršāk. ka nav tur kaut kur baigi augšā. Shiny. Te arī, kad smagie stāv pasties iekšā, Tiešām. tur tālumā taigalā smagie. O, jā. Močus vienkārši šeit noliek. Motorcikli. Ko viņš tur dod? Paldies. Kaut ko iedev, nezinu, kaut kādas pamācības vai ko. Kas tur tagad ir? Kas tur slīpums uz leju? Fure. Baigi griežās. Superfure. Slīpums uz leju un tad baigais pagrieziens asais būs. Lēnam ripinamies iekšā kaut kā. Ui, cik te ir? Ui, tu jū. Pazēmu. Liekas, to knapi zin. Tas būsiņš jau vēl augstāks. Viņi varbūt tos ar tiem tūle bagāžniekiem palaida, tāpēc citos Jā, stāvos. te baigā organizācija. Labai. Pasties, te ir kaut kāds sastājušies, te jau kāpj ārā un ņem mantas. Tas nozīmē, ka kaut kā tā vajadzēs beigās tur iegriezties atkal ļoti asi. Wow, super duper. Bet, nu jā, tam Nesaprotami. reāli gandrīz augšiņa jau... Man jau pat likās, ka augšiņa aizskar. Riteni te nevarētu uzlikt uz tās tur jumta. Pats, ko te mums pateica, Dats Alši, tas galā arī atbrauc un te arī
apstājās. Tagad kāds ārā un ies uz Kajīti. Paņems pirms tam kaut ko līdzi uz Kajīti. Izejam šodien, ka mēs ejam. Tātad te baigais vējš. Ejam augšā Vai tas iet uz pagrabu? pa kāpnēm. Meklēt Kajīti. Good evening, ladies and gentlemen. You are welcome to the dinner. Enjoy your meal and have a nice evening. Lord vakar, dāmas un kungi. Laipni lūgti vakariņā. Iznācām ārā tādā kuģa malā. Kaut kur virzāmies tālāk. Ko skatījāties? Ka šitās baigās caurules kaut kādas vai kas? Spārni. Līdz mašīnām šeit glabājas. Ģenerators pār. Jau toč, ne? Vai tad tie nav spārni? Ģeneratoriem. Jā, re, kur ir 6. deks un Kajīšu numuri apstāst, kur mums bija. Kaut kādi 600. Kurš šeit ir? Kāpēc šeit nav informācijas kiosks? Kāpēc 6000? Šeit vajag informācijas kiosku. Tagad šito es nesapratu. Tā ir 601 līdz 698. Nē, bet tā norāda, ka tu vai kur? Pagaid, nu varbūt šeit, ne? Nē, šeit viss beidzās. 601, 698. Nu labi, nu vēlreiz ejam šeit atpakaļ. Kur ir 601? Kurš sākās? Nu nāciet! Kur no 601 sākās tagad? Pagaid, reku 601. 627. Jāiet sanāk kaut kur atpakaļ. 601. Nu, šeit arī būs, jā. 627, 624, 625. Wait, people sleeping. Shh, people sleeping. Reku 618, ne? Šeit vēl ne people tikai atnāca, nav sleeping. Tērā no. Tā var sakot, ienācām Kajītē. Kajīte ir šāda. 2 lejējās un 2 augšējās gultiņas. Un mums ir loks. Pagaid, kā tur bija? Es pat neceros, vai es nopirku logu. Laikam bija izbeigušās bez logiem. Tāpēc Nē, es laikam gribēju logu. jā. Diezgan augsts loks. Reku pots ir savējais. Nu, un arī duša, ja? Jā. Šitas ir Jā, jā. labais īstenībā. Labais, jā. Man paņemt saku. Te var arī, kazino spēlēt. Te ir ēdama zona. Smaržo pēc tām zviedru gaļas bumbiņām, kas Ikea arī te tādas arī laikam ir. Daudz jau stāv rindā, bet mēs jau neēdīsim, mēs jau mājās paēdām. Mēs tikai uzkodīsim kādu cepumu ar tēju. Atvēzēju augšējo, kur man vajadzēs gulēt. Un te tādas atradu kaut kādus asinsstraipus neizmazgātus uz gultas veļas. Labu ātri vienkārši izskāpt, nevis gulēt. Labu. Drīz jau tuvojas attiešanas laiks. Bet kā es uzskāpšu to? Tur ir jāuzliek trepītes. Attach ladder only to the bed frame. Pie bed frame. Vienkārši tā, jā. Nu jā. Nu tu vari kāpt, Gusi. Vai man būs bail? Pieturu.
šeit var pat labāk skatīties televizoru. Un kukījus labāk ēst. Ir mūsu superkajīte. Un man ļoti patīk šitā kajīte. Šitā būs mana gulta. Es zinu, ļoti fantastiski. Es ceru, ka jūs neapvainosieties, ka jums šitāda kajīte nav. Reku Dīna joguj, reku kepkons. Nezinu, ir pults. Tur pagaidām iet kaut kāds šaus, es nezinu vārdu. Un ir loks. Kolosāls loks. Un kāpēc es šitos nosaucu par superkajīti? Nu, tāpēc, ka šeit ietilpstoti daudz, tā kā 1, 2, 3, 4 vietas, kur gulēt. 4 vietas, kur gulēt. Superloks. Kaut kāda bilde. Jā. Toalete. Kurā es atstāju gaismas ieslēgtas. Un apģērbšanās vieta. Un pakaramie. Šitās ir durvis. Un labais. Sākām kustēt. Nezinu, vai var pamanīt bišķīt kustību, jau var pamanīt. Lēnām virzāmies ārā no Ventspils. Es tā padomāju, es tā nesapratu, kur tad ir tās glābšanas vestas, piemēram, šeit. Te ir tikai kaut kāds plāns. Tur rakstīts Gads Avaris glābšanas plāns, bet kur tad ir šitās te, pa kurām aprakstīts, kā viņas uzlikt. Gribējām uzvārīt tēju ar cepumiem, cepumus paņēmām, vārītāju paņēmām, ko nepaņēmām, pašu tēju nepaņēmām. Anete te meklē kaut ko savā summā, kaut kādas 2 tējas atrada, bet rīt no rīta reku maizītes te sataisīts, viss ar kafiju būtu, ko, protams, kafiju arī nepaņēmām. Es nezinu, vai tagad vispār vēl ir atļauts iet uz to mašīnu deku un tur kaut ko meklēt. Diezgan garš tur bija jāiet. Nu jā, un pareizi viņš tik vēl tur vieniem teica, no rīta tad tur nemaldieties paši, tur ejiet pie reģistratūras kaut kur un tad tur jūs aizvedīs. Tad jau droši vien tagad arī nav domāts, kad maldīties pašiem kaut kur uz dekiem atpakaļ. Vienkārši dzers karstu ūdeni no rīta maizes. Nu celtņi, jā, celtņi. Kāda? Kāpēc tā tik labi sanāk? Tāpēc, ka es pieliku pie stikla paša klāt. Vēl viens kuģis te ir. Tiešām? Nē, nu tas ir ties industriālais kuģis. Station EU. EU Mustard Station. Mustard Station. EU. Šitie tie naftas termināli.